Šorīt mēs ar sievu sieva centās izmazgāt Tālijai zobus, un Tālija ļoti pretojās un negribēja un bļāva un tur spārdījās. Un tad Līva pateica, pāc, ja tu man ļautu izmazgāt tev zobus, būtu daudz vieglāk un labāk tev. Ja viņi nesaprot, kad īstenībā, kad viņi beidz sparoties, tad nav tik slikti, kad īstenībā viņai patīk, ka mazgā zobus, un tas viņai ļoti par labu nāk. Un tad es tā padomāju, ka mūsu attiecībās ar Dievu ir tāpat, var lasīt arī Bībelē, piemēram, kad Izraēla tautu Dievs vēlējās izvest ārā no Ēģiptes, no verdzības. Viņi sākumā kurnēja, tur teica Mozum, ved mūs apakaļ, kāpēc tu esi šeit mūs atvedis. Viņi pretojās šai Dieva vadībai, jo viņi domāja, ka nē, bija labāk tā, kā mums bija. Šī pretošanās vienkārši visu sagrūtināja gan viņiem, gan Mozum, gan visiem, un viņiem tiešām tad arī bija ļoti grūti. Bet īstenībā Dievs vēlējās viņus aizvest uz vietu, uz zemi, kuru viņš apsolīja, kur būs piens un medus, kur būs vienkārši ideāli. Jo Bībele arī saka, ka mēs ļauna būdami tēvi spējam dot saviem bērniem labas lietas, kur vēl mīlošais debesu tēvs dos mums visu, pēc kā mūsu sirds ilgojas. Tāpēc arī jautājums man un arī tev, kur ir tā lieta, kuru Dievs konkrēti jau sen ir uzrādījis, ko vienkārši vajag atļaut viņam, lai viņš dara to darbu pie mūsu sirds, vai arī ko viņš vēlas, lai mēs sākam darīt vai beidzam darīt, bet kur mēs vienkārši spirdamies pretī un visu vienkārši sarežģījam. Un beigās vēl vainojam Dievu. Jo tāpat kā Dievs vēlējās izvest ārā Izraēla tautu no verdzības, tāpat arī viņš vēlas izvest mūs ārā no atkarībām, no kādām saistībām vai problēmām. Bet mums vienkārši ir jāuzticas viņam un jāļauj viņam, lai viņš mūs ieved tajā apsolītajā zemē un lai viņš dara to daru pie mūsu sirds. Bet ja mēs pretojamies, tad būs daudz sarežģītāk un daudz grūtāk. Un tad mēs vienkārši paši sev iešaujam kājā un pēc tam vēl vainojam Dievu. Tāpēc ticēsim, ka Dieva plāns ir labāks un arī ļausimies viņa darbam pie mūsu sirds un darīsim to, ko viņš mums pasaka. Jo viss, kam mums ir jātic, ir, ka Dievs ir un ka viņš ir labs. Un ka viņa ceļš ir labāks par mūsējo. Un jo ātrāk mēs darīsim tās lietas, kuras viņš mums mudina darīt, jo labāk arī būs.